Labvakar! Šīs dienas raidījumu mēs sāksim uz bēdīgas nost. Manai kolēģei Inesei Supei, diemžēl ir zaudēta balss smieklīgā vakardienas atgadījumā, jo viņu vakar kliedz uz savu dēlu, kamēr viņš bija apzīmējis visas sienas. Mēs pašlaik atrodamies tai vietā, kur tika noticis šis noziegums, visas sienas marginalizētas un apzīmētas. Kā jūs zināt, Liepājas ezerkrasta daļā valda epidēmija. Zombiji skrien apkārt, lec ārā no mašīnām, no jumtiem un ēd parastos civiliedzīvotājus. Mēs centīsimies palīdzēt atrast vainīgo pašu sākumu un arī parādīsim dažus video klipus. Tie, kas ir nofilmējuši, kā šis Skaties. Šajos tekstu. Skaties. Jo mēs parādīsim, kā ir nofilmējuši, kā zombiji apēd cilvēks. Tas ir diezgan pretīgs skats, bet zombiji skrēja apkārt to pilsētu un uzvedās it kā... Nē, viņi vispār skrēja tikai pa ezerkrastu un netālu no Adriana Pladeru mājām. Nākamajā raidījumā pēc reklāmas pauzes skatieties, kā zombiji valda pār pasauli. Labdien, šī ir reklāmas pauze, un šis ir Arnelis. Viņš ir un es, Kārlis Seržants, izēju Inesei Supei baltu. Sāk! Tu pēc tam aizskrien prom pēc tam! Skrien prom! Skrien prom! Neveic! Paliec! Man sauc Kārlis Seržants, un šis bija mūsu raidījums. Labvakar! Šīs dienas raidījumu mēs sāksim... Šīs dienas raidījumu mēs sāksim uz bēdīgas nots. Kas jums ir stulbīgi? Labvakar! Šīs dienas raidījumu mēs sāksim uz bēdīgas nots. Šī raidījuma turpinājumā mani kolēģi Inese Supei diemžēl nevarēs runāt, jo viņai ir aizsmukums.